Tu dzirdēji, ko viņa viņai esot teikusi? Es viņam būtu pateikusi. Ak, vai nevar būt? Ko man tagad darīt? Tas ir pilnīgi slapšs. Mēnešreižu higiēna. Paketes, tamponi un menstruālās piltuves ir noderīgi produkti tiem, kam ir mēnešreizes. Katrs produkts tiek izmantots menstruālo šķidrumu absorbēšanai. Menstruālās paketes izmanto ievietojot paketi apakšveļas iekšpusē, kur tā var absorbēt menstruālo šķidrumu, kas izdalās no maksts. Paketēm ir dažādi izmēri, un katru paketi var izmantot tikai vienu reizi. Paketes ieteicams mainīt vismaz reizi 3 līdz 4 stundās. Pēc tam, kad tu esi beigusi izmantot paketi, tā jāiesaņo toaletes papīrā un jāizmet atkrituma tvertnē. Paketes nedrīkst mest toaletes podā. Menstruālās piltuves ir paredzētas iekšējai lietošanai un tiek ievietotas maksts iekšpusē. Uz tās iepakojuma parasti ir paskaidrots, kā tās ir ievietojamas. Piltuvēm nav pievienots aplikators. Lai efektīvi to ievietotu un izņemtu, tev jāspēj pieskarties savai vagīnai. Piltuve ir jāiztukšo un jāiztīra ik pēc 12 stundām, un to var izmantot atkārtoti līdz pat gadam. Tamponi ir paredzēti iekšējai lietošanai un tiek ievietoti maksts iekšpusē. Tie absorbē menstruālo šķidrumu, kamēr tas tiek izvadīts no vagīnas. Katrs tampons jālieto tikai vienu reizi, un tas jāmaina ik pēc 4 līdz 6 stundām vai ātrāk, ja tas jau ir piesūcies pilns. Daži tamponi ir aprīkoti ar aplikatoriem, bet dažiem tādu nav. Izvēlieties to, kuru izmēģinot, jūties visērtāk. Tamponi ir dažāda lieluma. Kad to izmēģini pirmo reizi, tad labāk sāc ar vismazāko izmēru. Dažās tamponu kastītēs ir arī lietošanas instrukcija. Tagad tu esi gatava savam menstruālajam ciklam. Tamponi! Kāpēc es par to iepriekš neiedomājos? Tam vajadzētu strādāt. Līdz nākamai reizei. Neaizmirst apmeklēt mani vietnē amaze.org vai doties uz manu YouTube kanālu. Atā!